Nu tad čau visiem, ir tapis jauns serveris Minecraft Latvija. Tikai jūs tur nevarēsiet pievienoties, jo esmu speciāli uztaisījis tā. Man, šī ir 8. epizode, tā šķiet, un tad te ir man tāds serveris, kurš tāds līdzīgs SMP. Serverī man ir arī tas biedrs, ar ko mēs spēlējām pagājušajā epizodē Agario. Tā bija 7. epizode, ja es nemaldos, un jā. Tātad sāksim, būsim apakaļ, kad būsim iegājuši mēs Minecraft Latvija serverī. Un tad redzēsim, kas mums tāds interesants parādīšu, kas mums tur tāds ir izveidos pagaidām. Es tur neko neesmu sācis, bet, jūs paši redzēsiet, kas tur ir. Tur dažas mājas ir izveidotas. Un jā, tad tūlīt būšu apakaļ. Un tad mēs esam iekšā Side SMP. Kas man ir ar to Side SMP? Esam iekšā Minecraft Latvija serverītī. Tātad šī māja. Sāksim ar šo māju. Es nezinu, kāpēc. Vienkārši sākam. Šī māja ir biedram, ar kur mēs pagājušajā epizodē spēlējām Agario, gan arī nokrīt. Tad viņa ir uztaisījusi šādu māju. Un tad apstieties. Tad viņai te ir iekšā tāda, neko vēl nav iekārtojusi, tāpēc, ka nesen, šodien tieši uztapa tikko šīs serveris uztaisīju. Toreiz pievienoties tikai, tādi draugi, kas man tā ir pazīstami. Bet mēs viņu bieži uzspēlēsim, jo man šķiet, ka viņš ir ļoti interesants. Darīsim to, ko Side SMP, jo te ir tikai dažas mājas, labi, negluži tā. Bet, tas tagad tāds sākums, kur ceļš jau ir uztaisīts. Pirmais, kur manējā māja. Šitā te, ne jau, protams, tā ar tiem glowstoniem, bet šitā te. Ko jūs aplītī gandrīz varat ieraudzīt. Man Minecraftā jau ir pat jaunākā versija, kur kreatīvajā var ieiet crafting tables un chestos. Ir dispenser jau, 1.4 versija. Es zinu, ka telefonos man tā šķiet, ka, vismaz tā ir jābūt, ka telefonos nav iznākuši tādas versijas kā datoram. Bet ar laiku, tad, kad jau būs šeit iznāks tādas versijas kā datorā, bet datorā iznāks daudz interesantākas versijas. Es zinu, ka kad jau no šīs servera un tur citas varēja ieiet Minepluxā, bet es īsti nezinu, kā es jau mēģināju pievienoties un tā arī īsti man arī nevarētu. Šī ir PvP arēna, kā jau jūs varat gandrīz tā, mēģināšu kā parādīt. Neesmu pieredzis. Pagājušajā versijā bija tā, ka kad domāt tā pieliekšanās, tajā pieliekšanas vietā bija paviciens, un man bija vieglāk. Tagad atkal tā kā bija visu laiku, tagad tieši tā te, kad te ir paviciens. Hop, ir. Hop. Un tad te ir rakstīts PvP, ļoti grūti redzēt. Ok. Nē, es esmu te iekšā iesprūdis. Es iesprūdu, nē. Kaut kā man jābeidz dabūt slīvēs. Es dabūju viņu ideāli. Čestā iekšā, bļāns. Jausies nākt ārā. Visu. Netīšām iekrīt. Es neesmu pro parkour, tos var pateikt, bet jā. Tad viss jau sabījos. Tad kur ir mana māja. Tas tāds smuks ūdenskritums. Pēc tam mēs aiziesim uz šopu. Šopā pagaidām nekā tāda, šopā nekā tur nav. Tikai mēs sakrāsim un tad liksim tajā šopā. Tad šī ir manējā māja, tātad jūs jau varējāt redzēt, kāda ir iekš milzīga stikla. Tad
Man tā šķiet, ka ļoti atšķirās no biedrenes mājas. Tātad, kur ir man tāda. Man ļoti patīk, kā izveidot tieši šo te tā kā koks ar lapām. Tad te ir tā kā glowstone, te ir fence. Atkal pāri ir koks, tad te ir stikls, tad te ir, tad te laikam gaišāks fence stāv šķiet, laikam es īsti nezinu, neatceros, kā staisīja. Tā atkal koks, un tad tur tālāk ir ķieģels, un tad tur augšā vēl tāda maza lampiņa. Šeit ļoti forši, tā kā glowstone otrā pusē gan tā nav. Tad tā kā skaitās divas istabas, bet te durvis nevajadzēja likt, vienkārši iet iekšā. Tas savāču tādu glazmu. Ar pirmo reizi uzliku. Likās, ka forša. Un te man ir tas, kas bija. Es laikam neparādīju, viņai tur bija arī balkončiks, kur balkončiku var redzēt. Es parādīju jums viņas mājas. Sorry, tas man gan nācās jaukt ārā. Ok, es nezinu, to viņu ieliek. Mēģināšu, kur tā augstāk jauc, īsti nezinu. Vai uz tā arī krūtīs tās? Nē, pag. Nē, tas neskaitās. Rekur. Daudz ātrāk ārā. Rekurš tā te īstās. Forši. Tātad, te ir mans balkons. Tā kā, ja te kāds zombijs, ja kāds zombijs vienkārši paņem loku un viss atšauda pēc kārtas. Es vēl neesmu pagaidām uzlicis mūsu sekas. Man, ja es nomirstu, tad gadījumā man tagad nav mantas, man nav nekās, piemēram, es jums parādīšu tagad kaut kur nomiršu. Es esmu izveidojis tādu vietu, kurā ir atkritumi. Es pēc tam jums parādīšu. Es nomiršu. Tur ir tāda vieta, tā kā, kur ir lava. Un tā vieta ir atkritumi. Tur ir tikai domās, ka tur visi atkritumi. Kur to vietu spār uztaisīja? Šeit? Tak nē. Es pats īsti neko neatceros. Rekur, nē, tā bija tā arēna. Bliens, kurs uztaisīja to vietu? Kaut kur blakus spawnam bija. Rekur ir spawns un... Varbūt tur. Čisto varbūt tur. Nē, rekur ir. Jā, rekur tagad atkritumi. Varbūt šajā epizodē vēl pievienosies biedri, bet šaubos. Biedri, ne. Atkritumi. Tātad es nomiršu un es uzreiz būšu tajā spawnā. Tad es varu nomirt, ir jaukt šis atkritumi. Sen jau sadeguši. Es nomiru un es piedzimu šeit. Es pagaidām šeit parasti guļu. Tad tas ir spawns. Spawnē iekšā, kur ir pilns ar guldām. Te ir enchantings, te ir furnace, crafting tables viens. Kas nav. Un enchanting, kas patīk, kā es izveidoju to vietu. Te var enchantot visu, ko, tikai man nav ko. Šī epizode bija tikai domāta tāda kā informācija parādīt, kas tāds ir. Jā. Te par šo celiņu mēs aizjām uz to šopu. Es jums parādīšu arī šopu. Šitas būs vēl jāstājas. Parādīšu celiņu šopu. Nē, paldies. Zinu, man kam to olu tev vajag. Tad rekur ir šops. Tad šopā ir bloki, ēdienas, cīņi un viss dārgolietas. Dārgolietas tur it kā nav, bet, skatieties, tas nav tā kā diezgan interesanti, bet rekur es attaisu vaļā. Man būtu grūti paņemt tā un aiztaisīt cietas. Vienkārši attaisu vaļā, tā ir pošurpoļs, viņš aiztaisās. Tā monstri nevar tikt iekšā. Parādīšu, kāds būs ārpus ceļā. Tad te ir bruņas, te man būs, tieši tie česti ir tukši vienkārši, un tāpēc tur nekas nav ielikts. Te ir dzels, rīki būs ielikt, viss, kas saistīts, viss, kas
saistīts ar akmeni, viss, kas tur bija saites, tad viss, kas saistīts ar koku, tad ēdiens, monstru olas, nu man šķiet, ka tās būs maz, jo citi bez atļaujas kaut ko tur dara. Ar serveri notika kaut kāds problēmas, man izmet ārā un man tikko ielagoja. Es nezinu, man izmet ārā, es nezinu, tā bija servera vaina reāli. Kaut kas notiks, vienkārši apstājās rekords, paldies Dievam, ka nebeidzās, bet vienkārši apstājās uz pauzi. Ok. Es nezinu, kas īsti notika. Nu, vienkārši parādījās tā, ka zem manīm vienkārši nekā nav, neviena bloka nav, vienkārši neviena māja, tikai pasaule viena ir palikusi, izmet ārā, es iegāju apakaļ iekšā, es domāju, nu, ja nekas nebūs, tad viss man lēnām ģenerojas iekšā, es atnācu apakaļ. Labi, tātad, kur mēs palikām? Viss, kas saistīts ar akmeni, viss, kas saistīts ar koku, te bija ēdiens, monstru olas, kā jau es teicu, es šaubos, kad es tev likšu. Man tā šķiet, ka ļoti maz, jo nu vienkārši citi spauda no mājā, piemēram, tur krīpers, tur visu uzsprāgst. Te ir augi, viss, kas augst tur koki un visi augi, kas aug kvieši tur un tā. Koku lapas. Kāpēc koku lapas? Tāpēc, ka koku lapas dabūt nevar. Vismaz telefonu versijās tā šķiet, kad nevar dabūt, un lapas noder tur dekorācijām vai kā, vai tu gribi taisīt kaut ko un tā. Un viss pagaidām te šopā, es neko citu negribu tā pārdot. Dārgojeta, te kur ir, tas tagad nav dārgojeta, it kā būtu emeralds kaut kas tāds, bet, es dzels pie tā pieskaitīšu. Piemēram, skatieties, viss, rekur, piemēram, augi. Tas nenozīmē, ka ir tikai sēklas un, redziet, piemēram, kur ir rīki. Tas nenozīmē, ka ir tikai šis rīks. Mēs, protams, varam paņemt. Priekš kā mums izmantot. Mēs ar pikāku. Nevar zakt no veikala. Pašiem tas būs jādabūn. Bet, ja ļoti, ļoti vajag, mēs varam paņemt. Dzels nenozīmē, dzels nozīmē, ka tur tikai dzels. Bruņs nenozīmē, ka, tas ir tā, ka bruņs nenozīmē, ka tikai šitās te vestes. Tas nozīmē, ka vienkārši visāds bruņs. Bruņs noderēs PvP arēnai, tur varēja cīnīties, jums laikam parādīja PvP arēnu. Jeb tā tur, kur jūs redzat tuvāk to dimanta bloku. Tur viss tā, tur iekšķi ir, jā. Rocot var uzlot. Es neesmu pagaidām pieredzis tā darīt, bet, tur var uzlot. Tā viss te atkal barēja, ko. Tev atkal rolu vajag iemest. Šoreiz neterapija. Tā iziesim ārā no šī. Ups, siekat tālāk, kur ir. Spārībā, jā. Tad, ko daudz vairāk. Tad, pašā epizodē es saku, paldies, ka skatījāties. Mēģināšu kaut kā tikt ārā. Paldies, ka skatījāties. Spējuši laiku un subscribe. Abonējiet. Tikai viens abonements manā kanālā. Bet lūdzu abonējiet. Un tad, cerams, kāda sēde SMP, kas spēlē sēde SMP, patiks to, ko es daru. Tagad kaut ko līdzīgu daru. Un tad, tad es varu pateikt čau. Un tad tiksimies mēs nākošajā epizodē un sāksim rakties vai kaut ko darīt. Būs pirmā epizode. Šitā bija tikai tāda informācija, bet būs pirmā epizode šeit Minecraft Latvija. Video sākumā, kur es teicu, tad būsim apakaļ sēdes MP. Un es sajaucu atkal. Es nezinu, man gribas pateikt sēdes MP, viņš vienkārši populārāks un tā liekas, ka sēdes MP teikti labāk. Es nezinu, bet labi, tad te arī beigsim. Tās video klips jau būs uz 16 minūtēm. Un tad paldies, ka skatījāties. Izdariet to, ko es teicu. Un tā.